Sveiciens, jauna rubrika Flashbang Store at the Movies, vai šajā gadījumā TV. Paskatīsimies, cik kopā, cik ne kaut kādas ainiņas svarīgākās, bet ne pārāk daudz, lai pa copyright mums neielido. Jaunais seriāls Somu konflikts, jā. Man liekas, ka viņi jau rāda Latvijas televīzijā. Iesaku paskatīties, šeit būs bišķi spoileri, bet ne pārāk daudz. Galvenokārt pirmo sēriju gribu paskatīties dēļ tās Patrijas ainiņas. Sākamies, protams, ar to Navy Seals Getting Out of the Water, tikai šajā gadījumā tie nav Navy Seals, tie kaut kādi krievi, vai mēs tā arī neuzzinām seriālā, kas ir tas ienaidnieks, bet sauksim viņus pa krieviem. No ūdens, te man ir tas, Krievu zemūdenēm, man liekas, nav tādas iespējas kā lokāut režīms. Viņiem arī vienības īsti nav. Es nezinu, kas tie tādi ir, no kurienes viņi uzradās. Krievu vienība tika līdz Somijas krastēm zem ūdens. Pēc idejas no zemūdens, bet, es saku, krieviem, man liekas, tādas iespējas nav. Tāpēc viņi nolaupa kaut kādu tā prezidentam brāli un sievu vai māsu un to vīru. Tālāk mēs tātad par ekipēm baigi daudz nepiekasīšos. Te varuštelē, ka viņus konsultē, viss ir ļoti labi. Viens uzreiz, kas čiksēja plata aizmugurē ir smagi pa zemu. Viņa aizsargājas nezinu ko, aknas, forši, bet, jā, tas ir vienīgais, kur var piekasīties, bet, te nevar vainot varuštelē, tas jau aktieri uz filmēšanas laukuma, jā. Te viņiem tātad mēs rādam mācības, tā kāda viņiem, viņi nepasaka īsti, kas tā pa vienību viņiem ir. Es tā domāju, ka viņu tā zemesardze teritoriālsi, viņš šaudās, principā nav slikta ainiņa, standarta, principā zemesardzes mācības. PKMs goes down, jā, ar savūteni varētu tā būt, jā, ļoti gara aida, visas tās mācības, viss ļoti korekti, viss ļoti smuki. Viena vienība ir izcelta, tur tā čiks ir, es tā saprotu, viņu kaprālis. Man liekas, to viņi saka, bet es neatceros, godīgi sakot, nav tik interesanti varoņi, lai tajā iedzinātos. Tad viņiem ir kapteinis un piekomandēts majors no amerikāņiem. Diezgan dīvaini ir tas, nevis, ka majors piekomandēts, labi, tā apmaiņas programma. Interesanti ir tas, ka čiks vienībā ir amerikānis, kas nerunā pat somu valodā. To es bišķi nesaprotu. Kā tas strādā. Par ekipējumu vēl piekasīties, kur es varētu, ir Jeņcis, ir nevis Skorpionā, bet Multikamā. Nezinu, cik tas ir nopietni svarīgi, kas bija varuštelēkai to iedeva. Vairāk viņam Rangers Kraus ir pilnīgi taisns, tas nezinu, kas viņu ražojas, tas taču nav oriģinālais. Viņam jābūt ieliektam. Tas, Jeņķa forma ir vienīgais, kas ir tāds izskatās pēc low budget filmas, bet vispārīgi seriāls ir tāds ļoti kvalitatīvs, ļoti augsts kvalitātes. Uzreiz aizējām tālāk, tur viss tās komunikācijas ainas, tas mums nav interesanti. Čikse guļ ar kaut kādu džeku no savas vienības. Tas ir nereāli klišejiski, nereāli nevajadzīgs. Seriāls ir nopietns, labs, militāri viss ir diezgan korekti. Tur, kur ir pielaides, ir tādas lietas, kur, tas ir vajadzīgs sižetam, jā. Bet Čikse kopojas ar džeku no savas vienības, nē, tas var notikt, bet tas ir nevajadzīgi. Tas arī diezgan tāds, es nezinu, veidoja Somi, režisors it kā ir pats dienē, es nezinu, kāpēc viņš tādu negatīvu, tā kā, varbūt seksists, es nezinu, es neesmu. Tāpēc tas ir nevajadzīgs moments tajā visā. Tālāk tātad vēl viena lieta, ko es īsti nesapratu. Viņi to vienību Čikses palaiž, es viņu saukšu par Čikses, es nezinu, kāds viņai vārds, es latviešu vārds nevienmēr atceros, ja man 20 reizes nepasakā, te ir kaut kādu somu viņi. Nezinu, kaut kāda Čikse. Viņi pametās Čikses vienību savākt pēc mācībām. Protams, tas ir iespējams, ka sliktāko vienību atstāja darīt range policing, ja? Bet es nesaprotu, kāpēc viņi viņus pameta. Labi, kapteinis aizbrauc mājā, viņiem ir vasaras saulgrieži, aizmirst pateikt, viņiem sāks vasaras saulgrieži, viņi visi dodas atvaļinājumā. Labi, es saprotu, kapteinis notinās mājās, pasaka visiem čau, kā saka, tudalū, džeki. Kāpēc viņi pameta to vienību vienus pašus, jā? Tīpaši reicinot, ka viņiem ir kaut kāds kaprālis zaļš, jā, tā Čikse, kurā kopojas ar džeku un
kāpēc viņi viņus pameta, mašīnas viņiem pat nav īsti, es neredzēju, ka viņiem būtu atstāta mašīna. Kā viņi tiks, nu viņi varbūt dzīvo uz tās salas, un tad viņi ar ieročiem ies uz mājām, dienesti ierocis, tas jau nav viņa personīgais, es nezinu. Tur mēs vēl pēc tam uzzināsim, ka viņiem ir arī munīcija netālu atstāta, live munitions, jā. Un tālāk mums te nosēžās krievu desantnieki, atkal filmā nesaka, bet mēs viņus sauksim pa krieviem. Krievu desantnieki mums nosēžās, un Džeks aiziet ar viņiem parunāties. Džeku uzreiz sašauj. Es nezinu, tas viens no viņas vienības Džekiem, es viņus neatšķiršu, jo viņi visi tur baigi nav svarīgi tam sižetam. Tur, principā, no tās vienības ir čiks, amerikānis un indietis, vai kas viņš ir, es īsti nevaru saprast. Un tie ir tie svarīgie varoņi. Pārējie tur viņi vai nu padodās, vai nu nomirst. Kapteinis ar Jeņķi un pārējo vienību, viņi atgriežās mājās, un ceļš ir nobloķēts ar šito baļķvedēju. Viņi nevar izbraukt, rācijas nestrādā, kapteinis nolem notīties, tur vēl kaut kāds sainas ar to prezidentu, viņas amerikāņu vīru, tas ir prezidents, starp citu ir sieviete, tas acīm redzot atsauce uz to, kā viņu sauc Somijas tā premjere, jā, acīm redzot ir atsauce uz to. Un tālāk viņa tātad kapteinis nolēms, ka viņas no sākuma viņas nevar sazināties ar to vienību, viņi dzird kaut kādus šāvienus. Moments, kur es piekasīšos, ir kapteinis un Jeņķis saka seržantam savam, kurš saka, nekas tie laikam trenējās, turpina. Viņš saka, dažādi ieroči šauj. Man te jautājums... Dažādi ieroči, tas realistiski, tu vari noteikt atšķirības starp kombloku un NATO ieročiem no skaņas, ja tev liela pieredze. Kapteinis majors, viņi abi kaujas veterāni, ļoti iespējams, ka viņam šāda pieredze ir, bet problēma ir tajā, ka Somiem ir kombloka ieroči, PKMs un tas AK-33, vai kā viņš sauc, Kalašņikova, tas vietējais producētais klons, un viņš šauja 762. Un PKMs arī viņiem ir PKMs, nevis tā kā UKMs, kuram ir 762 NATO, nevis Sovieti. UKMs atšķirās pēc signatūras, bet PKMs nē. Un tātad dažādi ieroči, ko viņš ar to domā. Tur gan redz pāris tiem krieviem M4 karabīnes, iespējams, ka viņš domā 556, bet es nezinu, kā viņš to nosaka, īpaši no attāluma. Filmā nav parādīts nekāda baigā šaušana, tur kaut ko pāris reizes pašaudās fonā, jo viņi diezgan tālu no tās lokācijas, viņi jau ir izbraukuši no tās salas, kur viss notiek. Un tālāk, kapteinis nolēma, ka jāiztinās pēc tiem džekiem, jāsavāc viņus, kurus viņi no sākuma pameta, kāpēc, es nesapratu vēl joprojām, kāpēc viņus pameta. Labi, viņi range policingu dara, bet tu viņus nepamet. Tagad viņš tātad, tas ir tas, kas mums interesē, viņi tur apspriež, tas viņu seržants ir, vai leitnants laikam, nezinu, viņi nesaka, tas viņu otrs kapteinis, opšim nolem, ka viņš tīsies pakaļ tiem džekiem saviem. Majors grib braukt viņam līdzi, viņš saka, nē, paliec ar to manu leitnantu vai seržantu, viņš ir dunduks, viņam tevi vajadzēs. Jo mēs estebušajam, ka viņam nav kaujas pieredze, kapteinim ir, bet tam viņa leitnantam, viņa ar majoru ir kopā karojušā, tas leitnants vai seržants viņam nav. Viņš atstāja Jeņķu majoru kopā ar to savu džeku. Viņš paņem Toyotas pikapu, un Patriju 8 AMV ar RWS sistēmu un aizstinās glābt. Bet interesanti, ka viņš saka, es paņemšu Patriju un stafu, bet viņš paņem tikai Patrijas komandieru, driveri un viens pats. Un tad 3 cilvēki aizstinās pakaļ, bet viņi domā, ka tur šauj dažādi ieroči. Ko tu darīsi? Labi. Vēl moments, viņi sauc visu laiku, gan kapteinis, gan viņa tā vienība, kas paliek, viņi visu laiku sauc to 50 cal par Big Gun. Tas ir tāds, es saprotu, ka tas ir lielākais, kas viņiem ir, bet, tas tāpat ir small arms, es nezinu, cik Big Gun tas ir. Tikai tāpēc, ka tas ir lielākais, kas viņiem ir. Par to bišķi vēl vēlāk. Un tagad viņiem
Mums ir Rainiņas ar to vienību, kas ir palikusi. Viņi dabūja, aizgāja līdz konteinerim live munitions, savāc live munitions, un tur viens moments man patika, ka indietis pats ir atšmetēju, LIV lokālo kopiju, prettanku, vieglo prettanku granātmetēju. Un pārējie saka, paš kam tev tas vajadzīgs? Un es tāds, rekurādās dzīvot konflikta sekas, jā, kāpēc nepaņem granātmetēju? Jo viņiem ir vieglie strēlnieku ieroči, jā, nu tā kā loģiski paņem granātmetēju. Ja tu tehniku satiks, ko tu darīsi ar ložmetēju un automātu? Labi, tas tā. Nu, man patika tainiņi, jo indietis ir, vai kas viņš Pakistāni, nezinu, nav svarīgi, bet viņš ir gudrais, viņš pats ir smago ierocis vienīgais. Pārējie par viņu ņirgājās. Nu, labi. Es domāju, ka viņu vajadzēja taisīt par kaprālu, nevis to čiksi. Laikam, nu, labi, neizteikšos, neesmu seksists. Tālāk tas kapteinis tātad ar savu pikapu tinās uz to mācību zonu, meklēt tos savus džekus. Patrija atpaliek, jo viņi saka, neskapēc, mēs baigo putekļu kalnu uzmetam. Te laikam zaļie ir kaut ko, jo es nezinu, kāds pašlaik tas vadītājs, komandieris nezina, ka viņiem ir kaut kāds konflikts. Viņi domā, ka viņi vienkārši brauc apskatīt. Kāds sakars putekļu kalnu, jā, kaujas situācijā tu negribi uzmest putekļus, jo viņus redz pa gabalu, tātad, nu, ienaidnieks zina, ka tu nāc, brauc. Šajā gadījumā, nu, smieklīgi, bet tas ir vajadzīgs sižetam, lai kapteinis iebrauc ambušā ar savu pikapu nebruņoto, kurš gan neskapēc pa viņu šaujot, viņš iztur loks kaut kādus 5-6 trāpījumus. Es nezinu, nu, iespējams, ka tas cipa domāts bruņu pikaps. Es gan nezinu, vai Hilks ir Somijas armijā bruņoti, bet, nu labi, neiedzināsimies. Atnāk palīgā Patrija ar RVS, ar WS. Nu, tas ir remote weapons systems, Kraus vai kas, es nezinu konkrēti, kas viņiem ir. Tu neredzi nekad tā precīzi, un es nezinu, kāds ir Patrijām Somiem. Bet, nu, attālinātā ieroču sistēma, jā, ar termālo atnāk palīgā kapteinim, izglāb viņu, un komandieris ir nervos. Šeit man ir moments, ka te, principā, iesim jau tūlīt pietuvosimies tai ainiņai, kas man tieši, ko es konkrēti gribēju analizēt. Kapteinis noignorē to, ka tas komandieris APC ir tāds zaļknābis. Te viņš it kā atnāk palīgā un diezgan labi sevi pierāda. Viņš nobliež 3 cilvēkus, kas ambušo to kapteini, bet principā ir tā, ka tālāk mēs iesim un es pastāstīšu, kāpēc diezgan kapteinim vajadzēja iesaisties principā pie tā remote weapons systems. Mēs tūlīt pietuvosimies tai ainiņai, bet pirms tam tā viņa vienība, paralēli, kur iet mums sižets, viņa atklāja, ka pretiniekam ir BMP vispār, jā. Tur gan Somu BMP, jā, apārmord, bet, nu, es tā domāju, ka tas ir domāts, ka tie ir Krievu, jā. Un mēs uzzinām, ka viņam ir BMP, un tagad jautājums, ko kapteinis ar to Patriju darīs pēc BMP, un viņam ir viņi 3 vai 4. Nu, nezinu, interesanti, paskatīsimies tālāk. Bet viņš nezina par to, protams. Nu, vai tas ir svarīgi? Viņam būtu jāparedz, ka man kaut kas būtu jādara, ja ienaidniekam ir smagā tehnika. Labi, viņš nezina, ka ir invāzija, viņš nezina neko, un tāpēc viņš iesēžās dismount kompartmentā. Jā, viņš komunicē ar to savu to driver commanderu, tobiši komandieri, ja? Bet viņš neko neredz. Jo viņš sēž dismountu šitajā kambarī, kā viņš sauc, crew tas dismount. Un principā ir tā, ka pāris APC ir ekrāni iekšā priekš dismountiem, bet viņi pārsvarā rāda aizmuguri, lai tu zini, uz kurien tu izlec. Ja tu tur sēdi, tu principā paļaujies 100% uz situational awareness, uz komandieri, vehicle commanderi, ja? Un tātad viņš kā vecākais virsnieks ar kaujas pieredzi, viņš iesēžās dismount kādam, ka brauc Patrija. Un komandieris, tātad nevis kapteinis, bet vehicle transporta komandieris, ja?
Viņš savā RVS sistēmā termālajā redz cilvēkus. Viņa reakcija ir principā pareiza. Viņš saka stāt, jo kas ir te moments par to RVS ir tāds, ka RWS, ja, viņa nav stabila, ja, ja tu principā nevari engageot on the move, ja, viņa bišķiņ kratās un viņa brauc pa meža ceļu, viņam jāapstājas, lai vispār nofokusētos, jo mēs pat redzam, ka viņi bišķi nostabilizējas. Un tur ir tā problēma, viņš ieraug cilvēkus mežā, viņš saka stāt, driverim, viss pareizi, principā reakcija pareiza, un tad viņš saka zūmot uz tiem cilvēkiem, un viņš ieraug, ka vienam ir granātmetējs. Kapteinis reaģē, saka atpakaļ, nu jau stipa vēlu, jo viņš ir ieraug pa vēlu, viņš tur skatās tam vieklu komandierim ekrāniņā no aizmuguras. Ja? Nu atkal viņam nav nekāds situational awareness, nekāds no aizmuguras. Un viņi dabū ierīt granātmetēju, jo RVS sistēma, lai gan pēc idejas komandierim vajadzēja uzreiz strādāt pa tiem mērķiem mežā. Jā, ir bīstami, ka tie ir tavējie, bet no otras puses, kāpēc vai tavējie kaut kur slapstītos pa mežu, ja viņi redz tavu patriju braucam, viņi visticamāk iziet uz ceļa, vai nu arī pagaidīt, kamēr tu nobrauc, tad izietu tur un mēģināt kaut kā tev. Tie džeki slapstās, nu tātad viņam vajadzēja šaut. Bet es saprotu, viņš ir cilvēks bez kausa pieredzes, viņš nekad nav bijis karā, mēs arī nezinām, kas notiek no viņu skatu punkta. Viņi ir Somijā, kaut kādi cilvēki mežā, varbūt tie ir sēņotāji. Ja kapteinis sēdētu tajā remote weapons systems, viņš visticamāk engageotu, jo būs kas būs, jā, droši paliek droši. Džekis lapstās uz celīšu stāv, viņš redz, ka viņi uz celīšu 3 džeki stāv mežā. Ko viņi tur dara? Skaidrs, ko viņi tur dara, kad viņi ierīja granātmetē. Protams, iznes uzreiz visu vienību, izņemot kapteini acīs aizmukt. Patri ir down, ekipāži ir down, viņš ir viens palicis, radio viņiem, mēs kā uzzinājām iepriekš, ka radio visā salā nestrādā, jo viņi džemeri, to mēs uzzinām arī nākamās epizodēs, ka Krievi ir atvilkuši jamming stations, kas gan mēs zinām realitātē, ka neko nestrādā, bet, nu, labi ignorēsim šo momentu, ja, bet, jā, nu, tā par, idiotisms dēļ sižeta, ja? Varonis, kas ir kompetents, parādīts kā kompetents, viņš ir aizmirsis kaut kādas basic lietas, un dēļ tā viņš ir iekļuvis šajā situācijā. Ja? Tas ir apmēram, atcerieties, daudziem troņu spēlēs nepatika tas Danny just kind of forgot about the Iron Fleet. Jā, tas ir apmēram režisors varētu to komentēt. Kapteinis bišķi aizmirst, ka viņš ir kompetents un neidiots, jā, nu uz momentu, jā. Viņš aizmirsta, jā. Nu, tas arī ir tas moments, kur viens, es saku, uzreiz pāanalizēsim to bišķi no cita viedokļa. Kā to atrisināt varētu, ja Patrija nebūtu ar Sūda RVS-u, bet būtu ar normālu torni. Ko tas dotu? Viņai būtu komandieris, kas dara komandiera lietas. Jo APC kāda ir problēma, kas nav problēma APC, ja pareizi izmantot APC. APC ir taksis. Viņš nogādā kājniekus vajadzīgajā vietā, un viņu piesedz tanki, AFI, lidmašīnas vispārējais. APC aizsargā kājniekus, līdz viņus nogādā konkrētā vietā. Un viņam ierocis vispār kaut kāds, viņš nav ofensīvs, viņš ir defensīvs, jo viņš ir domāts, teiksim, ja tevi kaut kāds ambušo, teiksim, aizmugurē kaut kāds special forces vai diversantu vienība, viņam visticamāk būs, nu, tas pats, kā šeit, granātmetējs, ložmetēji, automāti, viss. Tātad viņam nebūs jākaro ar BMP, viņam nebūs ar BTR jākaro, jo tie nebūs aizmugurē. IPC kustās aizmugurē aiz tankiem, AFI un visa. Vai arī, teiksim, aiz priekšā ir infantrijas tranšajās, kas sargā fronti. Ja? APC vienkārši pieved. Un līdz ar to viņam nav ofensīvs ierocis, viņam ir aizsarga ierocis, un tas ir ložmetējs, granātmetējs vai vieglais ložmetējs. Ja?
Un šeit ir tā problēma, kur palīdzēt, un tāpēc viņam ir komandieris un gunners ir pārsvarā viens un tas pats cilvēks. Nevienmēr, bet bieži vien reizēm tas būs tāpēc, lai ieekonomētu cilvēkus, jo viņam principā neko arī vairāk nevajag. Viņam vajag kādu, kas operē defensīvo ieroci, un viņam vajag vadītāju, viss. Šajā gadījumā komandieris nevar pietiekami ātri noreaģēt, jo viņam ir jāoperē ierocis, viņam jāoperē optika, un arī jākomandē vadītājs, kas arī te mēs redzam, viņš nokavē to šāvienu burtiski pa pāris sekundēm. Ja viņš nebūtu teicis vadītājiem stāt, tas būtu komandieris atsevišķi. Tā viņš varbūt varētu arī engageot laicīgi to vienību. Tātad, ja tev ir tornis, tur pārsvarā ir 2 cilvēki, gunners un komandierim vēl tāds milzīgs bonusiņš ir. Es nezinu, kā ir visiem, bet lielākai daļai NATO tehnikas gunneram ir komandierim ir overrides par gunneri, viņš vienkārši pārslēdz koķi vai pogu nospiež, un viņš var operēt torni, optiku, visu pilnībā darīt pats, šaut un tā tālāk. Un, teiksim, šajā momentā tas kapteinis, ja viņš sēdētu komandieru pozīcijā, vai tur sēdētu komandieris, kas ir kompetentāks par čali, kas gan komandē, gan šauj, un kas visticamāk kaut kāds parasts kaprāls bez īpašas pieredzes, viņš varētu noreaģēt daudz ātrāk, un tas arī tas moments. Un vienkārši šeit ir, lielākā kritika ir tā, ka izmantots APC nekorekti. Viņš aizbrauca Recon by Force vai kaut ko tamu, kā mēs to nosauksim, nav svarīgi, bet viņš aizbrauca ar APC un 2 cilvēkiem izlūkot potenciālo karazonu, jā. Šeit var bišķiņ, teiksim, viņam piedot par to, jo viņš nezina. Viņš brauc izglābt, pat neizglābt, jo viņš nezina, kas notiek. Viņš brauc pakaļ saviem vīriem, jā, un sievietei. Jo, jā, viņš nezina, kas notiek, viņš nesauc tankus, viņš nesauc artilēriju, jo viņš nezina. Un tā ir arī, teiksim, apdzīvot vieta, viņi uz salas, kur ir civiliedzīvotāji, viņš nevar vienkārši carpet bombing uztaisīt, un galā jau arī viņa cilvēki tur ir. Līdz ar to, jā, situācija ir, mēs vienkārši seriāla notikumos situācija ir piedodama, un pat viņa nekā savādāk viņš nevarēja noreaģēt, jo viņam nebija citu resursu. Bet mēs to paskatījāmies no tāda viedokļa, ka, jā, mums tajā situācijā mums vienībai būtu labi, ja būtu kaut kāds smagāks bišķiņ, smagāka tehnika. Jo arī, teiksim, ja viņš nebūtu atrījis to granātu metēju, tā patrija, viņi satiktos pēc pāris minūtēm ar tiem BMP, viņi neko nevarētu izdarīt, jo te vēl ir apārmot BMP. Es tā saprotu, ka tie krievi ir dabūjuši no kaut kādām somu noliktavām tehniku, jo viņiem ir patrijas 6/6. Šeit mēs redzam patriju 8/8, bet tai ienaidnieku vienībām ir patrijas 6/6, tāpat mūsējā, tikai viņiem ir tās iepriekšējās vecās versijas. Tātad viņi izrevidējuši kaut kādu somu noliktavu vai varbūt nopirkuši, tas nav izskaidrots, tas arī nav svarīgi. Bet jā, ienaidniekam ir smagā tehnika, nosacīt viņiem nav tanku, bet viņiem ir smagi IFV. Un līdz ar to tā patrija tāpat neko daudz nevarētu izdarīt, jo ožmetējs, neņem no tāda attāluma. Pirmkārt, viņiem ir 3, tev ir 1 ar vieglo ieroci, defensīvo. Tas ir tas moments interesants, vienkārši es pie tā gribēju piekasīties pirmā epizodē. Tālāk nobeigumu, es nezinu, vai mēs turpināsim skatīties šo seriālu. Es gribētu viņu izanalizēt, bet es iesaku pašiem paskatīties. Visticamāk, ka mēs uztaisīsim kompilāciju kaut kādu no visām tur 6 sērijām, ainiņas labākās, interesantākās, ko izanalizēt, un par to arī parunāsim. Varbūt kaut kāds vispārējs mēs izrunāsim ar kolēģi, varbūt vispār par seriālu bišķi parunāsim. Interesants, noteikti iesaku paskatīties, spoileru pārāk daudz nedevu, bet, ir kā ir, jā. Iesaku pašiem paskatīties. Skatieties, varbūt, ja ir angļu valodā iztulkots vai latviešu televīzijā, it kā arī rādīšot. Nezinu, kad es skatījos ar subtitriem angļu valodā, tā kā somu oriģinālu valodā. Tā kā interesanti, noteikti iesaku, tā. Jauna rubrika, pirmā epizode tāda, kāda ir.
ietrenēsimies, ja patiks, taisīsim vēl par filmām, par kaut ko, pāanalizēsim, pasmiesimies, jā, tas vairāk tāds izklaidējošais, neko neuztveriet kaut kādu lielāko daļu pārāk nopietni. Viss. I'm out.